Imat, kad stāstīja par duškabīnēm, tur rādīja, kur var piekļūt sifonam, kur nevar piekļūt. Jā. Apgaismo, kas ir sifons un kā viņš paredzēts. Mēs esam pieraduši gan pudeļu veidā, viņš var būt. Varēs saprast. Tā kā pudele klasiskais. Var būt S-veida sifons. Visur ir ūdens barjeri, ja no kanalizācijas nāk šī līkumā ūdens, smaka atduras pret ūdeni un caur ūdeni smaka neizplatas tālāk. Duškabīnēm mazāki, kompaktāki, teiksim, tādi maziņi. Jā. Protams, vai aizspiežams, vai izvelkams ārā un iztīrt to glāzīti, matus visus un var kaut tai kanalizācijas trosi ielaist iekšā, kad aizsērē tā kā tā ir. Principā gandrīz vienmēr sifoni ir jāliek. Protams, ka virtuvēji viņi parasti ir lielāka kolba. Vansistabām keramiskām, kur nav tik daudz stalki, kur mati, viņi parasti ir mazāki, kompaktāki. Jā. Tā kā, protams, kromēti sifoni var būt, ja kaut kur smukāku vajag. Viegas, Makaupains vai Gustavberga. Kroms atšķiras, biezums, augstums, smukums. Ravaks sifons, kad tā salīdzina divreiz dārgāk. Vairāk misiņš var, tā kā viss pēc gaumes jautājumiem, pēc maciņa. Šitam būs 48 eiro un šitam pie 20 eiro.